Video virtuve. Sveicināti! Ir beigusies ziema un sācies pavasaris. Un ļoti jauks mēnesis aprīlis, sula mēnesis, 1. aprīlis māņu diena un aprīļa beigās lieldienas. Un šodien mēs esam lauku mājās un mēģināsim gatavos lieldienu pīrāgus, kurus, ja nav laika, var ļoti fiksi minūtēs 40-45 jābūt gatavs. Kas tās ir lieldienas? Tas ir ļoti jauki pavasara svētki, pavasara saulgrieži. Un parasti agrākos laikos, izsevišķi laukos, no rīta, lieldienu rītā, vecāki gāja uz baznīcu. Kurš brauca, kurš gāja, un tie, kas palika mājās, veci cilvēki, mazi bērni, gaidīja, kamēr tie atnāks no baznīcas un atvedīs nosvētīt maizīti, pupoliņus, un tad klāja galdu, ēda krāsot soliņas, tāds bija pirmais ēdiens, un svētītu maizīti, un visu tad pārējo. Tad sāksim ar mūsu pīrāgu. Mums ir vajadzīgs 4 soliņas, glāzi cukura, pildījumam ņemsim marmelādi, rozīnes, ir vajadzīga soda, milti, un mums vēl būs kausēts sviests. Tātad sākam. Ņemam oliņas. Četras gabalus mēs iestam bļodiņām. Tagad mēs iebersim cukuru, veselu glāzi. Izkausētais sviests, mēs viņu liejam iekšā. Tagad mēs ieliksim sodu. Sodu mēs liksim apmēram tik daudz. Puskarotīti, ja? Soda ir iekšā. Mēs ņemsim miltus. Viena glāze. Tā, mēs ieliksim vēl pusglāzi. Un būs pusotra glāze milti. Lai viņa nav tik bieza tā mīkla, tad viņš būs vairāk apmēram tik, ja? Tā. Ja nebūs bieza tā mīkla pārāk, tad viņš būs vairāk uzcēlies, uzpūties un būs garšīgāks. Tā. Mūsu mīkla gandrīz jau ir gatava. Vienkārši palicis vairs tikai ielikt iekšā rozīnes un sagriezt marmelādi. Marmelādi mēs griezīsim mazos gabaliņos. Sīkāk sagriezīsim, lai nav lieli gabali. Viņi ar krāsaina būs smuki. Liecim iekšā marmelādi, viņa ar krāsaina. Un rozīnes. Viņas ir mērcētas un mazgātas. Un visu labi izmaisam.
ir izmaisīts, viss ir gatavs, atlicis to visu tagad tika ielikt formītē, un tā kā mums ir elektriskā krāsniņa uz pusstundu uz 180 grādiem. Mūsu pīrāgs ir gatavs, un lai viņš būtu mīkstāks un lai smukāks, mēs viņu nosmērēsim ar krējumu. Krējums ir sašaumēts kopā ar biezpienu un nav likts cukurs, tāpēc, ka tur iekšā ir ļoti salds. Un lai mums nebūtu tik šausmīgi salds viss, lai tas kaut kā dzērtu to saldumu, mēs liekam vienkārši krējumu ar biezpienu. Smērējam visu, lai viņš labi iesūktos, viņš nav sasis lielās putas, viņš vienkārši ir mīgs. Labi nosmērējam, tā lai smuki notek, lai viņš var iesūkties. Tagad mēs pamatīgi tā uzbērsim virsū kokosriekstu skaidiņas. Bet no tā labu kārtiņu, lai viņas iesūcās iekšā. Gaidiet jaunos video virtuves izlaidumus. Uz redzēšanos! Video virtuve.